Labadiena! Turpinam nodarbības ceļu satiksmes noteikumi. Šodien apskatīsim vienādas nozīmes krustojumu. Tātad vienādas nozīmes krustojums. Te es esmu kaut ko mēģinājis uzzīmēt. Kā atpazīt vienādas nozīmes krustojumu? Vienādas nozīmes krustojumam ir ceļazīme, ko mēs šeit redzam, vienādas nozīmes krustojums. Ceļazīme, atceramies, uzstāda 50-70 metrus pirms krustojuma apdzīvotās vietās, 150-200 metrus ārpus apdzīvotām vietām. Tad brīdī, kad mēs braucam garām šai zīmei, mums jāsaprot, ka mums vēl ir brīdis padomāt vienādas nozīmes krustojuma šķērsošanas noteikumus. Apdzīvotās vietās šī zīme bieži nav. Ārpus apdzīvotām vietām zīme ir uzstādīta Latvijā diezgan bieži. Apdzīvotās vietās tas tā nav. Tātad apdzīvotās vietās vienādas nozīmes krustojumu mēs cenšamies atpazīt. Tātad vispirms izlasam satiksmes noteikumu punktu termins galvenais ceļš. Ceļš, kas apzīmēts ar 201. ceļa zīmi, 3., 4., 5. Tātad, ja ir kāda no šīm zīmēm, tad mēs esam uz galvenā ceļa. Un satiksmes noteikumi vēl paredz to, ka, ja mēs uz blakus ceļa redzam kādu no ceļa zīmēm, dodiet ceļu, stop zīme. Satiksmes noteikumos gan nav pielikt klāt ceļa zīme dzīvojamās zonas beigas. Arī, ja šos ceļa zīmes braucot pa galveno ceļu pamanam, ka dzīvojamā zona beidzās, arī tad mēs varam saprast to, ka mēs esam uz galvenā ceļa. Ja nevienu no šīm 7 zīmēm mēs krustojumā nevaram atrast, tad mums ir jāsaprot, ka mēs esam tuvojamies vienādas nozīmes krustojumam. Tātad šeit es zīmēju vienādas šo savu trajektoriju. Tātad es braucu, tuvojos vienādas nozīmes krustojumam, un vienādas nozīmes krustojumā priekšroka tam, kas brauc no labās puses. Tas nozīmē, ka mana sarkanā līnija, kurai es nedrīkstu braukt pāri, ir šī te. Vienādas nozīmes krustojumos apdzīt nedrīkst, tātad šajā trajektorijā mašīnai nevajadzētu būt dzeltenajā, bet uzmanamies. Katrā ziņā vienādas nozīmes krustojumā mēs drīkstam nedaudz pat iebraukt iekšā, jo šeit automašīnai nevajadzētu būt. Tad, ja mēs braucam taisni, dodam ceļu automašīnai, kas brauc no labās puses, un automašīna aizbrauc, un pēc tam mums ceļš atbrīvojās, mēs varam turpināt ceļu taisni. Ja mēs vienādas nozīmes krustojumā gribam nogriezties pa kreisi, tad mums ir jārēķinās ar to, ka pēc nogriešanās pa kreisi mums šī te automašīna, kas brauc pretī, atkal sanāk labā pusē. Līdz ar to vienādas nozīmes krustojumā mums sanāk situācija, kad braucot pie vienādas nozīmes krustojuma, mums jādod ceļš gan automašīnai, kas brauc no labās puses, gan automašīnai, kas brauc pretī. Tātad šeit būs pelēkā automašīna, šeit būs vēl viena automašīna. Tātad starp šīm divām automašīnām atkal darbojās labās rokas likums, un pirmā brauc pelēkā automašīna, pēc tam brauc zaļā automašīna,
un tikai tad mēs drīkstam nogriezties pa kreisi. Tātad mēs, ja mums tuvojas ir automašīna, kas brauc pretī, mēs nedrīkstam uzreiz braukt iekšā krustojumā, bet mums jādod ceļš šai automašīnai, neiebraucot krustojumā. Tātad pie šķērsojumās brauktuves robežas. Vēl jārēķinās ar to, ka nogriežoties pa labi, pa kreisi, mums jādod ceļš gājējiem, kur šķērsot to brauktuvi, kura nogriežās. Tātad mums arī šī vietā ir jāvērtē situācija, un šī vietā jādod ceļš šiem te gājējiem, kuri šķērso to brauktuvi, kurā mēs nogriežamies. Tad vienādas nozīmes krustojumā, priekšroka tam, kas brauc no labās puses, ja krustojumā griežamies pa kreisi, tad arī pretim braucošai automašīnai. Kas notiek, ja krustojumā mēs griežamies pa labi? Ja krustojumā mēs griežamies pa labi, tad mums automašīnām teorētiski ceļš nav jādod. Arī praktiski mums ir jāpaskatās, vai šī automašīna, kas brauc šī pusē, nav nedaudz iebraukusi pretējā joslā, ko viņi it kā nedrīkst darīt. Tajā pašā laikā mēs būsim vainīgi, ja notiks šeit sadursme. Bet vēl nogriežoties pa labi, jāatcerās, ka mums ir jādod ceļš gājējiem, kuri šķērso to brauktuvi, kurā mēs nogriežamies. Tātad šī gadījumā mēs atkal piebraucam pie krustojuma un dodam ceļu gājējiem, kas šķērso to brauktuvi, kurā mēs nogriežamies, un turpinam ceļu. Bieži ir jautājums par to, ja nu tur nav gājēju pārējais, vai ir jādod ceļš. Ceļš ir jādod jebkurā gadījumā, pat tad, ja šeit vispār nav trotuāra un aug zaļa zāle. Vienalga mums ir jādod ceļš gājējiem, kurš šķērso to brauktuvi, kurā mēs nogriežamies. Taisni braucot, mums ceļš nav jādod. Rīgas eksāmenā ir šī te vienādas nozīmes krustojuma ir dzīvojamā zonā. Tur darbojās dzīvojamās zonas noteikumi, un tur mums ir jādod ceļš visiem gājējiem, velosipēdistiem, skrējriteņu vadītājiem. Tātad taisni braucot labā roka, pa kreisi braucot labā roka plus pretī braucošā automašīna, pa labi braucot, atvainojos, pa kreisi braucot pretī braucošā automašīna un gājēji, kas šķērso šo te brauktuvi, pa labi griežoties tikai gājēji, kas šķērso brauktuvi, kurā mēs nogriežamies. Vienādas nozīmes krustojums var būt ar dažādām konfigurācijām. Tātad vienādas nozīmes krustojums var būt arī T-veida krustojums. Tātad braucot klāt T-veida krustojumam, mums jāsaprot, ka labās rokas likums atkal darbojās, un mums jādod ceļš automašīnām, kas brauc no labās puses. Ja vienādas nozīmes krustojumā mēs atrodamies uz šīs te trajektorijas, tas varbūt tās ir visgrūtāk saprotamais, mums ir jādod ceļš automašīnai, kas brauc no labās puses. Tātad šai automašīnai, neskatoties uz to, ka viņi ir uz taisna ceļa, ir jādod ceļš auto, kas brauc no labās puses. Tātad šeit ir automašīna, mēs braucam pie krustojuma klāt, pārliecinamies, ka mums no labās puses šeit nav automašīna, un mēs varam droši veikt kreiso pagriezienu. Ja mēs gribam veikt labo pagriezienu, tad vienādas nozīmes krustojumā, kā jau mēs pirms tam apskatījām, ir jādod ceļš tikai gājējiem, kas šķērso brauktuvi, kurā mēs nogriežamies. Arī šī gadījumā mums ir jāapstājas pie šķērsojumās brauktuves malas, jo tad mēs palaižam šos te gājējus, griežamies pa labi. Griežoties pa kreisi, mums ir jāatcerās, ka mums ir jādod ceļš gājējiem, kuri šķērso šo brauktuvi
kurā mēs nogriežamies. Un šeit ir moments tāds, ka šai automašīnai nav jādod ceļš šiem te gājējiem. Līdz ar to mums ir jāsaprot tas, ka mēs īsti nedrīkstam braukt iekšā krustojumā, bet mums šie gājēji, kas atrodas brauktuvē, kurā mēs nogriežamies, šiem gājējiem mums ceļš ir jādod šī vietā. Manuprāt, tas pa vienāds nozīmes krustojumiem pamatā ir viss. Lai veicas! Rakstiet, sūtiet ziņas. Atā!